5, 4, 3. Uzmanību, marš! Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram ir iespējams vienīgais skrējiens Latvijā, kurš saglabājies tik ilgu gadu garumā. 11,5 km garā distance katru reizi pulcē daudz dalībnieku. Gan vietējos iedzīvotājus, gan sportistus no visas Latvijas dažādās vecuma grupās, no bērniem līdz pat sirmgalviem. Šogad skrējiena jaunākais dalībnieks dzimis tikai pagājušajā gadā, taču vecākais sasniedz jau 77 gadu vecumu. Šis tieši skrējiens apkārt Vaidavas ezeram ir tas, kas ir izdzīvojis visilgāk, un ne tikai izdzīvojis, bet katru gadu pulcē ļoti daudz skrējējus. Kopā ar visiem bērniem, piemēram, šogad ir apmēram 400 dalībnieki. Ja? Pieaugušo skrējienā ir gandrīz 300, un bērni arī ir apmēram 100. Skrējiena laikā, patveroties meža ēnā, stājoties pretī šosejas vējiem un pievarot pakalnus, sportisti kopumā atzīst, ka ir apmierināti ar šī gada laikapstākļiem. Lielākā daļa no viņiem šajā pasākumā piedalās ne pirmo gadu un būtu gatavi atgriezties Vaidavā, lai noskrietu trasi vēlreiz. To noteikti darīs arī šo sacensību uzvarētājs Andrejs Dimitrievs. Viegli nekad nav, kad tu cīnies ar konkurentiem, kad tu mocies distancē, nevis vienkārši prieka pēc skrien. Tā kā bija interesanti, jo šodien bija diezgan sīva konkurence. Bija viens stiprs orientieris, kuram es zaudēju dažas reizes. Šoreiz vinēju, tā kā esmu ļoti priecīgs. Tīpaši, kad jubilejas skrējiena man izdevās uzvarēt. Vajadzēs aizstāvēt savu titulu, tagad variantu nav. Nākamgad, protams, būs jābrauc uz Vaidavu. Jau kārtējo reizi piedalījos skrējienā apkārt Vaidavas ezeram. Piedalos tāpēc, ka man topošā sieva dzīvo šeit. Un vienmēr ir prieks skriet, teiksim tā, ne dzimtajās mājās, bet vietā, kur tevi pazīst. Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram ir interesants ar to, ka viņš, teiksim, nav tikai vien pa asfaltu, tikai pa zemesceļu, bet viņš tās dalīts ar psiholoģiski smagu taisni pēdējos 5 km, kas ir diezgan grūti. Bet man patīk laiks šogad, viens no labākajiem, kāds ir bijis, teiksim, ne pārāk karsts, ne pārāk augsts cienīgi. Tos pēdējos 5 km tas vējš diezgan stipri traucē, jo bija jācīnās ar to, ne tikai konkurentiem. Man ļoti patika, es tas skrēju jau 4. gadu. Pirmie 2 gadi bija pirms apmēram 10 gadiem. Un tad bija nežēlīgi karsts un lietus vienu reizi bija. Un tad es kādu brīdi pārtraucu un pagājuši gadu man likās, foršs skrējiens jāatbrauc vēlreiz. Šogad, atzīmējot skrējienu jubileju, sportisti, kuri piedalījušies kādā no pirmajiem 5 skrējieniem apkārt Vaidavas ezeram, piedaloties tajā saņēma īpašu dalībnieku kārtas numuru no 1 līdz 10. Pirmo reizi skrēju, tad, kad bija otrais skrējiens, 1983. gadā pirmais skrējiens bija. Un tagad jau skrien kaut kādu, neesmu pats saskatījis, kaut kādu 24. reizi vai. Piedalās jau no 82. gada. Ir kādas 4-5 reizes, kad es nebiju nūjoju. Bet arī cepatās. Es jau skriešanu nodarbu zaudēs 3 reizes Rīgu Almieru pieveicis, 64 maratonus. Sākot no 2011. gada, kad plaši tika atzīmēta skrējiena 30. jubileja, Vaidavas novada pētniecības muzejs katru gadu rīko īpašu skrējienu veltītu izstādi, kur iespējams aplūkot gan liecības no pašiem pirmajiem, gan pēdējiem skrējieniem. Te es esmu savācis gan fotogrāfijas, no pirmajiem gadiem fotogrāfija ir ļoti maz, bet pēdējā gada ir pārbagātība, jo internetā un arī privātie ļoti daudz fotografē. Bet katrā ziņā tas liecina, ka skrējiens ir audzis, un ja mēs redzam pirmā skrējiena protokolu, kur tas izvietojas uz pusotru lapu, tad šogad jau ir vairāk. Kā izsakās paši Vaidavas iedzīvotāji, īsts vaidavietis ir tas, kurš kaut reiz savā mūžā ir piedalījies šajā skrējienā. Arī pieejamie statistikas dati liecina, ka tieši Vaidavas, Skocēnu un Rubenes iedzīvotāji šajā pasākumā piedalās viskuplākajā skaitā. Īpaši ir tas, ka jebkuram, kas dzīvo pie ezera, viņam vēlme ir apskriet to ezeru. Un viņš varbūt atskrien pat izbrīnos kādreiz tādi cilvēki, kas nekad nav skriejuši, bet viņiem ir kaut vai pienāk 30, 40 gadu, un viņš ir pats trenējies, pats ir ielicis savu enerģiju, un viņš apskrien tam ezeram. Tā kā šis ir skrējiena jubilejas gads, visi skrējiena dalībnieki iegūst savā īpašumā piemiņas medaļas un pašiem mazākiem tika pārsteiguma gardumi. Savukārt apbalvoti tika ātrākie dalībnieki katrā vecuma grupā un 6 labāko rezultātu ieguvēji.